Cejas dienu noskaņās sveicienu no Muzikālās apvienības Jautrās notis un Jūrmalas centrālās bibliotēkas kanāla TV Jūrmala skatītājiem. Jūs dzirdējāt Raimonda Paula dziesmu Vaska pils ar Aspazijas vārdiem. Šodien kopā ar mazajiem dziedātājiem atrodamies kāpās pie dzejnieces kultūras. Mums jāsaudzē tāds mazs puisīts, Prieciņš. Mēs viņu maz pazīstam, rakstīja Aspāzija. Un tāpēc ar prieku pastāstīšu par gaidāmajiem pasākumiem Jūrmalas centrālajā bibliotēkā dzejas dienu ietveros. Jūrmalas centrālā bibliotēka gaidīs savus lasītājus 10. septembrī 17. uz tikšanos ar dzejnieci Ingu Pizāni, 23. septembrī 17. uz tikšanos ar dzejnieku Martu Pujātu. Šos svētkus noslēgsim 24. septembrī 17. ar Guntera Rača autoru vakaru 365. Pasākumā piedalīsies arī mūziķis Edvards Strasdiņš. Jūrmalas centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļa aicina 9. septembrī 14. uz tikšanos ar dzejnieku Jāni Tomašu. 16. septembrī 14. tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu. 19. septembrī 17. jaunie dzejnieki un dzejas mīļotāji tiek aicināti uz pasākumu Dzejas mikrofons. Pasākums Dzeja un mūzika notiks uz Jūrmalas mākslas skolas jumta. Bulduru bibliotēkā 7. septembrī 12. tikšanās ar dzejnieci Madaru Grīsli un grāmatas Laiks sev prezentācija. Mazajiem lasītājiem 13. septembrī 11. tikšanās ar dzejnieci Eviju Gulbi. Kauguru bibliotēkā 10. septembrī 12. tikšanās ar rakstnieci Inesi Zanderi. 13. septembrī 18. personība Tūplānā. Stāsti un dzeja kopā ar grāmatas Tik daudz ko teikt autori Lindu Tīmani. Alberta Kronenbergas Lokas bibliotēkā 12. septembrī 16. tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti. 19. septembrī 13. tikšanās ar dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu. Imantas Ziedoņa ķemeru bibliotēkā 17. septembrī 11.30 tikšanās ar dzejnieci Daigu Lapāni. 18. septembrī 16. tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili. 26. septembrī no 9 līdz 20. klausies Imantas Ziedoņa dzeju ķemeros. Imantas Ziedoņa dzejas audio atskaņojums pie bibliotēkas. Dzejas dienu pasākumu ciklu noslēdz Jautrās notis. Raimonda Paula dziesma Raudošā debes ar Aspazijas vārdiem. Ko tu raudi,
Dzejas dienu mēnesī saviem lasītājiem Jūrmalas centrālā biblioteka piedāvā 20. septembrī 17. Jūrmalas mākslinieku biedrības un Lapmešciema mākslinieku sadraudzības izstādes, kad jūras malas satiekas atklāšanu. Jūrmalas centrālās bibliotekas bērnu un jauniešu nodaļā 4. septembrī 17. Gabriela Leo Žukovska tekstilmākslas un Esteres Felicitas Žukovskas dzejas izstādes Radošums mums blakus atklāšana. Izstāde būs apskatāma līdz 31. decembrim. 13. septembrī 17. Dungeons and Dragons spēļu vakars. 27. septembrī 17. Āzijas kaligrāfijas klubiņš. 26. septembrī 16. Pastāsti savu zīmēšanas stāstu. Mākslinieces, ilustratoris Gunta Zaļaiskalnas meistarklase. Bulduru bibliotēkā 12. septembrī 16. sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem lasīt prieks vasarā, čaklāko dalībnieku godināšanas pasākums. Kauguru bibliotēkā 4. septembrī 17. tikšanās ar žurnālisti Maiju Miglu Streiču. Alberta Kronenbergas Lokas bibliotēkā darbnīca ģimenēm ar bērniem zīmē un rīmē Kronenberga bibliotēkās lokā. Aicinam apmeklēt arī izstādes. Jūrmalas centrālajā bibliotēkā līdz 16. septembrim Jūrmalas mākslinieku biedrības mākslas darba izstāde Vasaras kolāža. Jūrmalas centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļā līdz 20. septembrim jauno mākslinieku ilustrācijas Jāņa Baltvilka dzejoļiem. Un līdz 30. septembrim mākslinieces Guntas Zaļaiskalnas ilustrācija izstāde Kāposta lapa. Kauguru bibliotēkā līdz 28. septembrim gleznu izstāde Jūras valdzinājums. Alberta Kronenbergas Lokas bibliotēkā līdz 6. decembrim Pētera Upīša ekslibru izstāde Ekslibrs – mākslas un personības simbioze. Lai radošs, krāsains un priecīgs septembris! Gaidīsim ciemos Jūrmalas bibliotēkās!